Labrīt visiem! Šeit ir mūsu jaukā midziņa. Un šeit ir mūsu guļošais Aldis, kurš žāvēs. Labrīt! Kā mēs jūtamies pēc nakts, kurā bija tikai +5 grādi šajā automobīlī? Silti, man ir 3 guļamais. Un rezervēju arī cepuru, kur nelietoju. Un? Man ir silti. Tātad, tas ir galvenais noslēpums, kā gulēt mašīnā +5 grādos. Tur ir kempers, viņiem problēma cik necot nav. Visticamāk arī apkoja. Šeit ir skats pa mūsu logu, vēl viena mašīnīte arī izmanto šo lielisko iespēju gulēt bez maksas brīnišķīgo kalnu ielokā. Vai kādu komentāru? Labdien! Parādīšu jums lielisko ainavu, pie kuras pamodām. Ainava skaisti. Tikko izmantojam fancy labierīcības un atgriežamies uz mūsu gultu uz riteņiem. Šāda te ainava mums šorīt pavērās, es neteiktu, ka slikta. Ļoti, ļoti skaisti. Vakar iebraucām tumsā, gan neko neredzējām. Liek piebilst, ka šeit nav nekāda apgaismojuma. Pieķa melna tumsa un bija diezgan interesanti. Šobrīd šeit mēs redzam nelielu sunīti pie mūsu mašīnītes, kurš uzskata, ka tā ir viņa teritorija. Redzēsim, kā Aldis dosies apkarot mūsu guļamvietu. Hei, Niknais! Hei! Hei! Are you an angry dog? Jā, šeit viens lielisks varat redzēt Aldi interakcija ar mazo dikto sunīti. Un jā, mūsu gultu uz riteņiem. Ja ielaicis mūsu auto, mēs netiekam klāt. Nav iespējams. Atpūtas pauze. Diezgan klasisks tilts priekšā. Brokastis. Viens no pēdējiem 7 pīrāgiem, kas bija komplektā. Labu apetīti. Man brokastīs būs apelsīns. Tagad mēs atvadamies no savas naktsmītnes. Pieķerts notikumu vietā. Rīta našķis pirms kardio. Nevienu dienu nevaram izdzīvot bez kafijas. Tā ir mūsu sērga. Rīta pastaiga. Nē, nu vispār, kardio treniņš no paša rīta. Tādas izskatās meža takas, lielākoties trepītas un diezgan labi formēta taciņa, pa kuru ir ērts staigāt. Šeit ir tāds tiltiņš, pie viņa stāv zīme rakstīts jāplūdis, tādā gadījumā pāri neiet. Varat iedomāties, cik augsts ūdens līmenis šeit vērts būt, ja šāds te tilts, kurš atrodas šitik augstu no strauta, var arī aplūst. Tātad ūdens līmenis ceļās un aplūdina tiltiņu. Tas, kurš teica, ka Jaunzēlandē ir daudz aitu, nav melojis. Šīs ir tikai dažas. Mēs esam redzējuši krietni vairāk. Kā jau visās sestdienās šodien veļdiena.
jāpagriežam. Lietas notiek. Šeit žāvētājs. Nekas nav jāgaida. Tīpaši slikts laiks, lai ceļo mašīnā. Visi drēbes tiek izžāvētas savas. You're good to go. Vakariņās makaroni, salāti un saldējā apelsīns. Tā mēs te dzīvojam Jaunzēlandē.